Ādažu sociālā dienesta vadītājs kabinets šodien aizņēmuši neskaitām saimniešu, ko palīdzēt sarūpējuši vietējie uzņēmēji, kad visi gardumi sapakoti rūķi dodas ikgadējā braucienā pie novada vientuļajiem vecajiem ļaudīm un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai kaut uz mirkli iedegtu viņu acīs svētku prieku. Šāda tradīcija Ādažos aizsākt pirms 21 gada. Paciņu skaits gan esot praktiski nemainīgs apmēram 200, bet saņēmēju loks mainās. Mūsu pagastā kļūst mazāk trūcīgo un maznodrošināto cilvēku šobrīd, bet toties vairāk parādās cilvēki ar invaliditāti, arī mazie bērniņi ar invaliditāti ir vairāk. Visvairāk Ziemassvētku vēstnešus gaida vientuļie pensionāri, un, lai gan uzkavēties šeit nāks mazliet ilgāk, tas ir emocionāls brīdis gan dāvinātājiem, gan saņēmējiem. Paliek tāda gandarījuma sajūta pēc šitiem izbraucieniem pa pagastu. Jo labs darbs padarīts. 91 gadu vecā telniece Ēvija Upeniece teica, ka no vientulības arī svētkos paglābjot darbs, bet visskaistākie Ziemassvētki bijuši bērnībā. Kad vecētiņš vecmāmiņa jau bija dzīva, viņam tad skaisti istaba bija un ēkle bija. Bija. Jā, un tad Igauņu biedrībā bija Ziemassvētku bērniem. Es pavisam maziņi biju. Sirmā kundze gan satraucas, ka no galvas izskrējis dzejolīts, ko bija sagatavojis Ziemassvētku rūķim, bet priecājas par labiem kaimiņiem, kas palīdzējuši, kad pirms dažiem gadiem ugunsliesmas pilnībā nopostīja māju un iedzīvi, un arī visiem pensionāriem Ziemassvētkos telniece novēl nevis laimi vai veselību, bet gan sirsnīgus un atsaucīgus kaimiņus.